Esiet sveicināti trakajās laika ziņās. Jo augstāk mēs šodien paceļamies, jo labāk redzam ne tikai apvārsni, bet varam arī precīzāk noteikt laikapstākļus. Jo, kā izrādās, sinoptiķi pāris reizes dienā laiž gaisā dažādas mērierīces, lai noteiktu laikapstākļus. Arī to mēs šoreiz mēģināsim kaut kā izpildīt. Un ko mēs te gaisā redzam? Mākoņi, saule, nedaudz stiprāks vējiņš, bet par laimi mūsu pacelšanās laikā nelīs lietus. Rītdien gan skatītāji ņemat vērā, ka līs lietus, būs stiprs vējš un arī laiks būs kopumā vēsāks. Šajā naktī Latvijā daļai amācies laiks, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet būs arī rajoni, kur būs stiprs un ilglaicīgs lietus. Pūtīs mērens stiprs austrumdienu austrumvējš, gaisa temperatūra no +10 līdz +14 grādiem. Rīt no rīta lietus līs valsts austrumu daļā, bet pēcpusdienā līs arī Kurzemē. Tas nozīmē, ka lietus mākoņi pārsteigās visu valsts teritoriju dienas gaitā. Pūtīs mērens stiprs rietumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies no +16 līdz +19 grādiem. Rīgā šajā naktī pamatā apmācies un lietains laiks, gaisa temperatūra +12 līdz +13 grādiem, bet jau rītdienā daļai apmācies laiks ar īslaicīgu lietu. Pūtīs mērens stiprs rietumu vējš, gaisa temperatūra +17 līdz +18 grādi. Brīnumus nesagaidīsim arī nākamās nedēļas sākumā, kad gaidāmas gada garākās, gaišākās dienas un īsākās naktis. Saule mīsies ar lietus mākoņiem, tātad laikapstākļiem raksturīgākās iezīmes būs mainīgums un nepastāvība. Brīžiem saule, brīžiem mākoņi, lietus un saņemsim arī kādu stiprāku un ilgstošāku lietus devu. Vēja pamatvirziens būs no rietumiem un tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī būs vidēji no 10 līdz 14 grādiem, bet dienā labi līdz 20–22 grādiem. Ar to arī trakās laikziņas ir izskanējušas. Lai jums priecīgas brīvdienas uz zemes, ūdenī vai gaisā, un tiekamies jau atkal rīt kanālā TV3. Priekā!